Kas dzen mūs prom no ierastās pasaules? Vai alks pēc romantikas? Vai tiekšanās būt atšķirīgam? Pierādīt sev un citiem, es varu? Varbūt tā ir vēlēšanās patvērties no dzīves skarbuma. Atrast vietu, kas pieder tikai tev, vietu, kur citi baidās sekot. Vienīgi, kur to meklēt? Vai aiz trejdeviņām zemēm? Bet varbūt tā ir tepat blakus. Tikai katram sava. Nu, mēģini ieslēgt slēdzi. Tu slēdzi atradi? Atrodi slēdzi uz tās sīs. Tu atradi to drošinātāju? Un tā ir slēdzi iekšā vien. Ieslēdzu. Cepuri ir uz tā tur uzlikt virsū. Jā, virsū uzlikt cepuri. Viss kārtībā, slēdz ārā. Es esmu Ēriks Ruģēns. Ja man jautā, ar ko es nodarbojos, es parasti saku, ka kāpju pa jumtiem. Tas ir ne tikai mans hobijs, tas ir arī mans darbs. Es laboju jumtus, taisu jumtus, mainu krustus baznīcā, laboju torņus. Viss, kas it kā ir saistīts ar darbu veikšanu,
augstā, grūti pieejamos vietās. Smaržo pēc filmu vecīt. Nav kaut kas riktīgs vainiekš tā lecēja vai iekš tiem cimdiem. Nu ko? Nu, tu beidzot. Ir vēl laikam tulīt. Es jāgriež otrādi. Lekkis ārā. Es konstatēju, ka bez veida tomēr labāk. Jā, es slīdēju mums sliktāk. Nav tu traki neslīdēš. Bleķis, palīd bleķis. Ka botas nezādēs. Ei. Atceries? Es jau brīnum. Klausies, es nevienas bikšas nevaru atrast mazajā. Nu, nav, tur bikšas. Andrim atradām kaut kādu kombinezonu vecu rolim. Nu, es nezinu, kur viss uzreiz palika. Sanda saka, ka viņai patīk, ka es kāpju pa jūciem. Bet vai tas tā ir, es nezinu. Nāba garavani, teiksim, tu galam. Nu, un Imantu Ziedonis bija teicis, uzvelciet baltu kreklu un rociet zemi. Man kaktus mirst nost. Tā nesaprotu. Nu, es domāju, ka no paša sākuma noteikti nepatika. Būs. Tā kā mēs iepazināmies. Tas varbūt ir romantiski tā pirmā brīdī vai kā, bet, nu, patiesībā droši vien, ka tu zini, ka tas otrs aiziet kaut kur tā. Nu, ja tā var teikt, relaksēties, tad tev noteikti vienmēr māc tādu domu, vai viņš atnāks atpakaļ vai ne. Ācēt arī jākabinieks jau būs. Nu, iekabiniet tu krīt, lai tu paliec krājot. Kur, truvā? Ne truvā, nu tur, kur tu liki. Jā. Nu, tur. Un kur es uz jumtu sēdēšu? Vienalga kur? Uz kostos kā.
No korsta nokabina nos saritina un met viņu pār malu. Ja? Šito visu kabināt nost? Nē, Vispār palikt bez vilnas. ne? Labi. Katram cilvēkam ejams savs ceļš. Ja no maniem bērniem kāds izvēlās iet to pašu ceļu, ko es esmu gājis, neatkarīgi no tā, vai es esmu sajūsmā par to, vai neesmu sajūsmā, bet es uzskatu, ka man jādod tāda iespēja. Un savukārt prasīt no pārējiem, lai viņi darītu tieši tāpat. Manuprāt, ir muļķīgi, tas nozīmē liekt viņu pašu Bet tev vajadzētu, lai viņš iet no otras. izvēlēt to ceļu. Pavelc aiziet. Samē. Ir, jā, aiziet. Drošināšana ir, davai. Man vienmēr bijis tāds uzskats, ka katram bērnam jāizvēlās tas, ko viņš grib. Un ja viņš nezina, ko viņš grib, tad viņam ir jāļauj iespēju to meklēt. Ja kāds no maniem bērniem pateiks, ka es nekāpu, teiks, es arī gribu kāpt, jā, lūdzu, nāc kāpt. Bet es nekad neteikšu, nāc kāpt, jo es kāpu. Ja Rolands ir izvēlējies kāpt un darīt to, ko es daru, kāpēc ne, lai viņš to dara? Bet, ja atklāti jāsaka, es domāju, ka viņam padotos varbūt tās labāk ar tādas citas sfēras. Bet tā ir viņa izvēle. Kur ir Uģis? Miers, suņi, miers, viss. Kas par nedrīkst rokt? Nedrīkst tev rokņāties. No, mīs. Un tā arī mīs. Kur mamma? Kur mamma? Nē, nekādu. Viss dabūja buču. Tā, viņi dabūja buču, ja? Viss. Nedrīkst. Nedrīkst, kā es teicu, pasūdi. Nedrīkst suņi rakties. Cilvēkam, kas grib iestāties strādāt šādā vietā, ir jāiziet kaut kāda zināma psiholoģiskā pārbauda. Un, ja runā pa augstums, tā laikam viena no tādām lietām, kas parasti parāda cilvēku psiholoģisko noturību. Tī daudz citas cilvēcīgas faktors. Kāp augšā! Stāvīt! Stāvi! Varbūt talants, varbūt, Tā, ko mēs runājam? nezinu, vienkārši smāku. Cilvēkiem iemācīt to, ko viņi grib, Man nav ko teikt. vai ko vēlās. Man vienmēr ir bijis kāds pulciņš ar domu biedriem vai līdzsekotājiem.
nebija tālāk dziļumā iekšā noliktavs, tas bija hobijs. Mēs gājām, tur tās milzīgs, priekš mums tolaik likās milzīgs šīferi jumts, mēs pa viņu slidinājāmies. Viņš no sākuma bija ļoti stāvs, pēc tam mazāk stāvs. Man beigās viens uzsēdās uz naglas šļūcot lejā. Tad mēs bijām spiesti pārtraukt šo slidināšanu. Vienāties, ka tas ir sāpīgs pasākums. Jā, un tu patīk, tad noslidinies pa to jumtu, atraduši koku. Jā, un tad slīd un no tā jumta jau lido nost un tad kokam zarāja. Kā pieķeries pie zara. Tā, lūk, ir mana māja. Tā ir invalīda iela, te ir 2 mājas vispār tikai. Praktiski. Lūk, reku, es dzīvoju kādreiz. Nu ko? Ejam! Pēc tik daudz gadiem arī man ir pārsteigums šeit ierasties. Stāvēja kaut ko koridorī sarunājās, un es viņam patreiz biju nolēmis nodemonstrēt, kā var tur augstāk kokā, kā var pārlekt no viena zara uz otru, rokām pieķerties un palikt karājoties. Nu, tas zars attiecīgi nolūz. Es nācu zemē un tā kājām iesprūdu staklē un es eju pret zemi. Tas tā otrā stāva līmenī notikās. Pēc tam viņš teica, ka tas nav izturams un ka jāsūt man kaut kur trenēties vai mācīties šitādas pasākums. Pretējā gadījumā es savu kaklu nolaudīšu. Tālāk. Baigais it kā no vienas puses privāti īpašnieks. Viņam pašam tur ne šķūņi nekā nebija, bet ja es tur redzēju šķūnu vai vēl kaut ko, ja te gāja kādreiz garām, vienreiz viņš man zāģi tur skrēja virsū, vienreiz visi gribēja man cīri. Bērnu dienās man ļoti stimulēja šo te aizraušanos tieši sabiedrība, jo es viņu tādā veidā varēju gan kaitināt, gan ignorēt, gan neievērot. Ja tu dzīvo vidē, kas tev apkārt ir naidīga, pie kam naidīga bez redzama iemesla, tev pārmet, uzbruk cilvēki, tev kaut kādām nesaprotamām lietām pilnīgi. Tu nevari ieiet pagalmā, teiksim, tev metās virsū kaut ko bļauj, histēriski. Ielu un fotografēt. Un šeit nav ko jums darīt. Dzīvos ar tādiem cilvēkiem. Nav ko fotografēt. Tas vienkārši kaut kas tur. Lūdzu. Šī te man kāpšana, visādi izgājieni, braukāšana vilcieniem, lekšana uz ejošiem vilcieniem. Un citādas izdarības, tad noteikti tā bija daļa mana protesta pret to sabiedrību, kurā es dzīvoju. Tas ir valsts, vai ne? Jūs nesat īpašnieks tai mājai. Un jūs arī neesiet. Tad sauciet īpašnieku pirmkārt. Nu tad lūdzu. Ko lūdzu? Paldies. Lūdzu, ejiet projām. No maniem vienaudžiem, ar kuriem es kādu brīdi augu kopā, nav neviena, kas nebūtu pabijis ieslodzījumu. Skatieties, lūdzu, kas uz ielas. Būtu ko sargāt vai kaut ko aizstāvēt, jā. Bet nē, Nav galvenais ko sargāt un nav ko fotografēt. Jums nav ko darīt. Jums vairāk nav ko darīt. Nu, tad rodās jautājums, kā bērniem rodās nepatīk pret pieaugušiem cilvēkiem un kādēļ pēc tāds naids. Noteikti, kad visi man gājieni Dulē un Trakie saistīti arī ar šo te protestu pret sabiedrību. Tas nav tautas īpašums. Jo tā, zināmā mērā, tomēr bija sabiedrības ignorēšana, pastāvoša norma, neievērošana, jebkurā gadījumā sanāk sabiedrības ignorēšana. Mēs pagalmā nedrīkstam iet. Nav ko staigāt. Nu, redzi, tāpēc es varbūt arī biju tāds nedaudz negatīvi noskaņots pret daudziem cilvēkiem, teiksim, skolā ar problēmas līdz to un visu pārējais. Ka tāda cilvēki tā attiecās pret tevi. Nu, tad, zin kā jau bērnam, tad, ja tev kāds šitā uzbrauc virsū, tad tu centies no savas puses apdomā, ka viņš tā, tad es tev pretēji. Un attiecīgi tur tas konflikts sāsinājums pēc tam rodās. Man suns labāk uzvedas kā jūs. Šausmīgi tanti. Ja viņi sēdz, drēšu sēd apvilkuši otrā pusē, mēs maz netiksim iekšā. Aktuāls skāda. Man pat sāka patikt to, ka cilvēki metās psiho kliedz. Man tas uzjautrinājas, varēja skatīties uz viņiem tā kā uz multfilmām. Jā, šitā bloka te nāk pēc tam pēdiet rosīgi padūt. Tu zini to, ne? Viņš man neko nevar izdarīt, viņš ir bezspēcīgs pret mani. Viņš ārdās savās dusmās, tas tā ir brīnišķīga komēdija. Nu, bildē. Nu, tad tinies. Jā, pie manas mājas nav ko bildēt. Vēl gribai? Pa tango vajag?
Nu, trapīs pa tango. Es zinu, kas pa štēli te ir. Ko grib? Vispirms pārdod zemes gabalu, pēc tam šī te taisīs ko? Pasaka saviem jefiņam, lai neložņas cilvēkiem pa šķūņu augšu un nelauž jumtus. Saprat? Kamēr neizdabūs pa galvu. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Jā, un uz turieni. Jo ātrāk, jo labāk. Jā. Skaidrs? Tā būs labi. Un nākošais dabūs pa tango. To es pateicu. Jā. Skaidrs? Tā kā tienāsim prom. Tu vēl ir iekšā? Nu, pabildē. Pabildē. Kamēr vēl nav vārti ielikt iekšā. Tādā būs lodpierē. To es pateicu tev. Un šerpi. Tur. Pīmi parādīt vēl. Un šeit. Nu. Paņem zemāk. Plikties grib redzēt. Tinies ātri. Skaidrs? Nu, viss. Nu, bildē, bet labāk tinies prom. Un tad gāja 2 vīrieši, un viens no viņiem plikpaurēns, kas pļāva trāpīja tieši uz pauri. Nu, tas loģiski viņus nokaitināja līdz ārprātam. Tad mēs sagaidījāmies, ka viņi tika šitai mājai kaut kur līdz vidum, tad lecām. Nu, pārlecām. Nu, te tā, tas tāds patiešām, arī tagad viņš tāds leciens ir labs, jo viņš ir diezgan patāls, principā. Interesants katrā ziņā. Te bija tas sākums, šķūnīša epopēja, kā mans tēvs sauc kādreiz. Te es sāku, tas bija viens no pirmajiem maniem jumtu poligoniem. Man ir bijis pat tā, ka es esmu naktī skrējis un kāpis. Kādreiz tā sēdējis, nu tā prasās burtiski, ka nevar, kad jāuzkāpj un vajag uzkāpt kaut kur pasēdēt, padomāt par dzīvi un viņas jaukajām un nejaukajām pusēm un par citām lietām. Un tad tā, tas spontāni. Nāc zemē. Biks tik nešļūci. Bikses. Kāp nedrīkst vispār nosmērēties un nestiepies tā kā dēs. Nestiepies. Un tad mēģini nelec, bet kāp atpakaļ uz šito pašu malu, ja? Nestiepies. Roka apakšā uzreiz, labo roku uz leju. Nē, augšējo roku laid uz leju. Nu, pakāpu tā, lai to tiktu atpakaļ. Bikses nocīt. Nedrīkst būt netīras. Nu, kāpšu droši vien pa Zibens novadēja augšā. Gar noteikti cauruli. Redzēs, kā tur sanāks. Un līdz plēvi kastēm. Pa tām plēvi kastēm augšā, tur varētu būt problēmas, ka nāksies vai nu līst cauri viņām, ja pāri kaut kā, bet atkarībā no tā, kādas tās koku līstas augšā un kā ir sataisīts, lai tā konstrukcija nesabojātos, nesaplīst, nesalūst un tā tālāk. Lai neviens nevarētu pateikt, ka es tur esmu bijis.
Gan zemesargi, gan policija braukuši. Zemesargi pat ir ķēdē bezmaz stājušies visam kvartālam riņķī. Bezcerīgi nepagūva viņi sastāties vai nemācēja viņi pareizi stāties, neizdevās viņu noķert. Policija braukusi Krievu laikā regulāri. Principā bija tā, ka es nokāpu zemē, un tad es nāku skatīties uz tiem, kas atbraukuši man pakaļ. Bet tas tā, katru otro reizi gandrīz brauc. Braukt jau brauc, un ķeršanu viņi nosacīt, jo nav jau, kas tur spēja uzkāpt tev pakaļ, un nav kas spējīgs tevi noķert. Jā, neskaidri tos, kas mēģina tev nošaut. Viņi skraidīs pa apakšu, augšā jau tāpat neviens nelīdīs. Un uz pašas baznīcas ilgi neatradīšos līdz ar to. Vai viņi man tur augšā vēl ieraudzīs, jautājums, jā, un ja ieraudzīs, neko jau izdarīt tāpat tev nevar. Tā kā, laiks rādīs. Loģiski, ja man kāds būtu noķēris vai vēl kaut ko, es būtu dabūjis pa kaklu vai aizvests uz miliciju vai kaut kas tam līdzīgs, bet ņemot vērā, ka visus šos gadus es nereiz neesmu aizturēts, kāpjot kaut kur vai kaut ko tādu darot. Neviens man nevar pārmest to, ko es daru. Līdz šim es vienmēr teicu, es neko nezinu, tas neesmu es. Pierādiet. Šeit augšā ir pilnīgi cita pasaule, citas skaņas, smaržas, izjūtas. Tu uzkāpsi, skaties lejā un jūties kā izkāpis no upes. Upe palikusi tur apakšā, tu sēdi šeit augšā. Viņa plūst tev garām.
Thank you.